Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Eiropas komisija ir aizliegusi izsniegt vairāk kārtējās Schengenas vīzas Krievijas pilsoņiem. Šis noteikums attiecas ne tikai uz Eiropas Savienības valstīm, bet arī uz Šveici, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Islandi, kas ir Schengenas zonas dalību valstis. Lēmums tiek skaidrots ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, Krievijas kiberdraudiem un rūpniecisko spiegošanu, iespējams vīzu ļaunprātīgu izmantošanu propagandas nolūkos un to, ka Krievija var izmantot migrāciju kā ieroci. Tiesa gan noteikti arī vesela virkne izņēmumu. Vairāk kārtējās vīzas turpinās izsniegt Schengenas valstīs dzīvojošo Krievijas pilsoņu tuviem radiniekiem, transporta jomas darbiniekiem, neatkarīgajiem žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un režīma pretiniekiem. Jaunais Čehijas parlamenta apakšnama spīkers Tomio Okamura licis no apakšnama ēkas noņemt Ukrainas karogu. Viņš pārstāv galēji labējo partiju Brīvība un tiešā demokrātija un turēja kāpnes, kamēr kāds strādnieks noņēma Ukrainas valsts simbolu. Politiķis arī publiskoja video, kurā tas redzams. Čehija ir pirmajā vietā video, saka Okamura. Viņš jau sen kritizēja Ukrainas karoga izkāršanu pie Čehijas sabiedriskajām ēkām. Amerikas Savienoto Valstu augstākā tiesa atļāva prezidenta Donalda Trumpa administrācijai pieprasīt, lai jaunu pasu saņēmēji šajā dokumentā tiktu identificēti pēc bioloģiskā dzimuma dzimšanas brīdī, nevis pēc pašu izraudzītās dzimtes identitātes. Trumps pēc stāšanās prezidenta amatā jau janvārī izdeva izpildrīkojumu, kurā paziņots, ka turpmāk tiks atzīti tikai divi dzimumi – vīriešu un sieviešu, izbeidzot trešā dzimuma atzīšanu, kas ASV pasēs tika atzīmēts ar apzīmējumu X. Atbilstoši šim rīkojumam pasēs, kuras izsniedz valsts departaments, tagad ir jānorāda pases saņēmēju dzimums dzimšanas brīdī – vīriešu vai sieviešu. Mobilo sakaru operators SIA Latvijas mobilais telefons un Somijas telekomunikāciju uzņēmums Nokia parakstījuši stratēģisko vienošanos. Tā paredz kopīgi izstrādāt unikālu 5G taktisko sakaru risinājumu Baltijas valstu aizsardzības vajadzībām. Nokia modernā 5G radiosakaru tehnoloģija tiks integrēta LMT pārbaudītajos aizsardzības risinājumos, kā rezultātā tiks radīta lielas jaudas, droša un noturīga taktisko sakaru sistēma, kas īpaši izstrādāta reģiona vajadzībām. Augšdaugavas novada Višķu pagastā nākamnedēļ sāks būvēt jauna tipa senioru mājas. Projektu gandrīz 5 miljonu eiro vērtībā īstenos SIA Magnum Social and Medical Care. 14. novembrī 11:11 ēkas pamatos iebetonēs laika kapsulu. Tā saturēs vēstījumu nākotnē, projekta skices, laikrakstu un latviešu simbolikas monētas kā apliecinājumu šodienas vērtībām un nākotnes cerībām. Projekts ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Augšdaugavā tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Valsts vides dienests organizē ūdens monitoringu Daugavā, Latvijas pierobežā. Mērķis ir kontrolēt, vai upē nenonāk piesārņojums saistībā ar ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Novopolotskā, Baltkrievijā. Šajā pilsētā aptuveni 100 km no Latvijas robežas izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir izvietota netālu no Daugavas krasta. Baltkrievijas atbildīgās institūcijas gan apgalvojušas, ka Daugavā ugunsgrēka un tā dzēšanas darba rezultātā piesārņojums nav konstatēts. Satiksmes ministrija nodevusi saskaņošanai grozījumus ceļu satiksmes noteikumos par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nepieciešamību dažādiem citiem mikromobilitātes rīkiem, tostarp monoriteņiem, elektriskajiem skrituļdēļiem un citiem elektriskiem sporta rīkiem. Izmaiņas paredz, ka personai, kura pārvietojas izmantojot monoriteņus, skrituļslides, skrituļdēļus un tam līdzīgus sporta vai atpūtas inventāru, kas darbinām ar elektrisko piedziņu, būs jābūt apdrošinātai personas civiltiesiskajai aizsardzībai pret zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām. Ministrija uzskata, ka tas palielinās atbildību un nodrošinās atlīdzību pēc negadījumiem, mazinot konfliktus citu satiksmes dalībnieku starpā. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un Polijas neatkarības gada dienai veltīts svētku koncerts rīt 5:30 vakarā iecerēts Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92. Piedalīsies Andžeja Jagodzinska trio no Polijas, džeza ansamblis, kas apvieno klasisko džezu ar tautas mūziku un oriģinālām kompozīcijām. Ieeja bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild un jauku nedēļas nogali jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.